ar Strē Leisangau. Izdota 1946. gadā, šī Margaritas Mičelas romāna ātri vien kļuva par sensāciju, iegūstot arī prestižo Pulicera balvu. Romāna darbība risinās Amerikas pilsoņu kara laikā un vēsta par Scarlett O'Hara, spēcīgu jaunu sievieti, kura cīnās, lai saglabātu savu ģimenes īpašumu Tara. Vairāk nekā tikai mīlas stāsts. Grāmata pēta skarbo realitāti sašķeltā tautā un pirmskara dienvidu elites dzīvi un cīņas. Caur Scarlettas acīm mēs vērojam dienvidu dramatisko pārvērtību no ziedošās ēras līdz drupām. Scarlett O'Hara ir viens no sarežģītākajiem sieviešu tēliem amerikāņu literatūrā. Viņa ir skaista, apveltīta ar spēcīgu gribu un nekad nepadodas. Kad karš izpostīja viņas dzīvi, Scarletta atklāja sevī spēku un drosmi. Viņas trūkumi, piemēram, spītība un viltība, kļuva par viņas stiprākajām pusēm. Scarletta ir kā simbols pretrunām starp zaudēto pagātni un nenoteikto nākotni. Pauzdi 5 sekundi. Un šis ir Vēja nests. Šis stāsts ir aizrāvis lasītājus jau paudzēm ilgi. Tas ir stāsts par mīlestību, zaudējumu, karu un sociālajām pārmaiņām. Šis romāns joprojām aizrauj cilvēkus ar savām ponadlaicīgajām tēmām un emocionālo dziļumu. Lai gan romāns ir kritizēts par pirmskara dienvidu romantizēšanu, tas joprojām ir ietekmīgs darbs. Tas rosina diskusijas un liek mums pārvērtēt pagātnes sarežģītību. Scarlett O'Hara, apburoša un manierīga jauna sieviete, bija dienvidu vīriešu sapņu piepildījums. Audzēta turīgā ģimenē, viņa augst pēc uzmanības un vienmēr tiecas pēc pilnības. Bet zem trauslā skaistuma slēpjas nelokāma griba un apņēmība. Lai gan sabiedrība pieprasa no sievietēm paklausību stingriem noteikumiem, Scarletta ilgojas pēc brīvības un vēlas pati veidot savu likteni. Viņas iekšējais spēks, kas slēpjas aiz šarma, kļūst par viņas slepeno ieroci. Scarlett O'Hara ir īsts pirmskara Amerikas dienvidu vērtību iemiesojums. Lai gan viņa dzīvo saskaņā ar dienvidu tradīcijām, Scarletta nebaidās izaicināt sabiedrības normas. Dažkārt viņas neatkarība noved pie pretrunām. Viņas rīcība atspoguļo sabiedrību, kas atrodas pārmaiņu priekšā. Kara laikā Scarlettas stāsts ir pilns ar morāliem izaicinājumiem. Filmā Vēja nests mēs ievērojam Scarlettas O'Haras pārvērtību. Viņa cīnās, lai izdzīvotu kara nežēlībā. Šo grūtību rezultātā viņa kļūst par spēcīgu un nepiekāpīgu sievieti. Tomēr viņas izmisīgie lēmumi kara laikā noved pie smagām sekām. Viņas dzīve ir kā kalniņi un lejinas, pilna šķēršļu un pārmaiņu. Bungu rībieni pārtrauca dienvidu mieru. Pēšamā gada maijā valsts sašķēlās verdzības jautājuma dēļ, un dienvidu štati pasludināja savu neatkarību. Dienvidu jaunieši devās pretī nezināmam liktenim un šausmīgam karam. Pilsoņu karam izvērstamies, valsts ienira asins izliešanā un postā. Scarlettas bezrūpīgo dzīvi pilnībā sagrāva nežēlīgais karš. Karam ilgstot, dienvidu iedzīvotāju sirdīs iezagās izmisums. Jūras blokāda un Savienoto valstu armijas virzība nesa līdzi postu. Kara vētra pilnībā izmainīja dzīvi dienvidos. Sievietes kļuva par apgādniecēm un aizstāvēm, uzņemoties jaunas lomas. Scarlettas pārvērtība sāksies, kad viņa stāsies pretī nežēlīgajai kara realitātei. Dienvidiem sākot brukt, Scarletta stalkнулась со своим самым большим испытанием. Tara kļuva par patvērumu tiem, kurus karš bija padarījis bez pajumtes. Atgriežoties, Scarletta visapkārt redzēja tikai postu, bet savas dzimtās zemes sarkanajā augsnē viņa atrada cerību. Viņa zvērēja, ka izdzīvos un nekad vairs nebūs izsalkusi. Šis solījums kļuva par viņas spēku, kas ļāva viņai cīnīties par sava mantojuma saglabāšanu. Scarletta atgriezās Tarā, nomākta un izsmelta. Viņas kādreiz lieliskās mājas bija tikai ēnas no sevis, tagad drupas, kas liecināja par kara nežēlību. Taras iznīcība Scarlettu šokēja. Viņa jūt uz saviem pleciem smago atbildību atjaunot ģimenes mantojumu.
Skarletas apņēmība atjaunot taru bija viņas spēka un neatlaidības apliecinājums. Bada un smaga darba nastas nomāca Skarletu. Viņa strādāja līdzās atlikušajiem kalpiem, un starp viņiem izveidojās jauna draudzība. Izdzīvošana kļuva par viņas vienīgo mērķi. Skarletas apņēmība un izturība iedvesmoja arī citus. Viņa zvērēja: "Mēs nepadosimies Bada priekšā!" Skarleta cīnījās kā īsta varone. Zvaigzne, kas kādreiz mirdzēja tik spoži, tagad ir sagrauta kara postošajā ietekmē. Bet pat šajos gruvešos uzplaukst jauns skaistums, izturības skaistums. Zemē Skarleta atrod jaunu mērķi un cerību. Zvaigzne kļūst par viņas nepielūdzamās gribas dzīvot simbolu. Norūdīts karā, zvaigzne kļūst par Skarletas cerības staru. Atlanta bija satraukta. Scarlett O'Hara un Red Butler apprecējās. Tas bija šoks, skandāls, un neviens to nevarēja ignorēt. Scarlett jau bija divreiz precējusies ar vētrainu pagātni. Tagad viņa bija apprecējusies ar visiekārotāko vecpuišu pilsētā. Red bija slavens ar savu bagātību, šarmu un noslēpumainību, kas biedēja un vienlaikus saistīja Atlantas eliti. Neviens īsti nezināja, kas notiek starp viņiem. Gaisā virmoja piespiedušas sarunas, slepenas čukstas un spriedze kā vasaras nega priekšvakarā. Red vienmēr smaidīja, bet viņa acīs bija sarežģītas emocijas, kuras Scarlett nespēja atšifrēt. Viņš šķiet izbaudīja sabiedrības normas laušanu un Scarlett ambīcijas. Viņa bija citāda nekā citas Atlantas dāmas. Bet Scarlett patiesībā mīlēja Ashley Wilkes. Viņa uzskatīja, ka Red vienkārši spēlējas ar viņas jūtām. Tomēr dziļi sirdī viņa jūta, ka sāk iemīlēties Red. Viņam piemita valdzinājums un spēja saskatīt viņas maskas. Viņam šķiet patika viņas sarežģītība. Scarlett saskatīja Red kā savu glābiņu. Ar viņu viņa varētu justies droša, ietekmīga un atstāt pagātnes grūtības aiz muguras. Viņš piedāvāja drošību, stabilitāti un greznu dzīvi, pēc kuras viņa ilgojās. Kara plosītajā dienvidu sabiedrībā viņa to nevarēja atļauties ignorēt. Viņu kāzas bija patiesi grandiozas un greznas, pārsteidzot visu Atlantu. Skarleta, tērpta tumši sarkanā samta kleitā, izskatījās satriecoši. Viņas mirdzošās zaļās acis pauda gan sajūsmu, gan zināmu nemieru. Taču zem svinīgā smaida un līksmās atmosfēras virmoja spriedze. Pat izsmalcināto mūziķu sniegums nespēja pilnībā nomākt šo dīvaino gaisotni. Reds Butlers, tērpies elegantā uzvalkā, izskatījās eleganti. Viņa sudrabainie mati mirdzēja lustru gaismu. Viņš šķiet izbaudīja situāciju, un viņa noslēpumainais smaids lika domāt, ka viņš zina kaut ko tādu, ko citi nezina. Viņš bija apprecējis dienvidu skandalozāko sievieti. Reds bija uzvarējis spēlē, par kuru pati Skarleta iespējams pat nenojauta. Viņu laulība sākās grūtajā pēckara laikā, laikmetā, kurā valdīja ambīcijas, kaisla un cīņa par varu. Tā bija attiecības, kas bija pilnas gan ar kaisli, gan konfliktiem. Skarleta, kura bija pieradusi vienmēr dabūt to, ko vēlas, tagad saskārās ar Reta spēcīgo gribu un spēju saskatīt viņas viltības. Tas viņu saniknoja. Reds šķiet izbaudīja Skarletas provokāciju un spēlējās ar viņu, atklājot viņas slēptās vājības. Viņš apbēra viņu ar dāvanām, apmierināja viņas materiālās vēlmes, taču neļāva viņai iegūt varu pār sevi. Viņa mīlestība bija kā divpusējs zobens, tā gan pievilka, gan sāpināja Skarletu. Lai arī abu laulības dzīve bija kā vētraina jūra, bija arī brīži, kad Skarleta un Reds dalījās patiesā laimes mirklī. Viņiem bija kopīgas jaukas atmiņas un saldas sarunas vēlos vakaros. Reds mīlēja Skarletas stipro un neatkarīgo garu, tāpat kā viņš mīlēja savu dzimto zemi. Kad Skarleta nolēma izaicināt sabiedrības normas un uzsākt savu biznesu, Reds bija viņai blakus un atbalstīja viņu. Reds labi zināja, ka Atlantas elite tenko par Skarletu. Reta mīlestība kļuva par drošu ostu Skarletai dzīves vētrās, taču drūmas ēnas sāka krist pār viņu mīlestību. Mazā Bonija Blue ienāca viņu dzīvē kā gaismas stars, kas izgaismoja viņu pagātnes tumsu. Reta sirdi piepildīja mīlestība, par kuras esamību viņš iepriekš pat nenojauta, un viņš visu šo mīlestību veltīja savai mazajai meitiņai. Viņa kļuva par viņa visu pasauli, par viņa laimes iemeslu.
Reta mīlestība pret Boniju bija dziļa un nesatricināma. To vadīja mežonīga vēlme pasargāt viņu no jebkādām briesmām. Skarleta, kuru parasti pārņēma savas problēmas, ar izbrīnu un neticību vēroja Reta spēju tik ļoti mīlēt un būt tik pašaizliedzīgam. Tomēr Bonijas laime bija neapstrīdama, un pat Skarleta nespēja neko citu, kā vien samierināties ar to. Vakara stundās saule maigi apspīdēja dārzu, radot garas ēnas. Mazā Bonija jautri jāja ar savu poniju, viņas mati plīvoja vējā. Viņas smiekli bija kā jauka melodija. Reds Butlers vēroja notiekošo no attāluma. Viņa sejā bija manāms gan lepnums, gan bāžas. Viņš tik ļoti mīlēja savu meitu, ka reizē jutās gan nobijies, gan laimīgs. Skarleta O'Hara iznāca no mājas. Viņas skatiens nebija pievērsts skaistajiem ziediem dārzā. Viņa paskatījās uz meitu, kas jāja ar poniju, un pamāja. Ret! Viņa teica maigākā balsī nekā parasti, vai tas nav pārāk ātri? Pirms Rets paspēja atbildēt, pirms viņš paspēja pateikt vārdus, kas varētu mainīt visu viņa dzīvi, ponijs saslējās. Tas notika tikpat ātri kā pēkšņs plūdi. Ponijs bija nobijies iespējams no kaut kā krūmos, un Bonija nokrita. Likās, ka visas skaņas ir pazudušas. Iestājās baiss klusums. Tas bija klusums, kas biedēja vairāk nekā jebkura kliedzība. Reta seja bija bāla no bailēm. Viņš skrēja pie savas meitas. Viņa sirds daudzījās kā negudri. Skarleta skrēja viņam pakaļ, ar roku aizspiežot muti, lai apspiestu kliedzību. Viņi atrada mazo Boni guļam dārzā. Viņas kakls bija lausts. Viņas acis, kas kādreiz bija tik dzīvespriecīgas, tagad bija tukšas, vērstas uz tukšajām debesīm. Rets turēja savu mīļoto meitiņu rokās, viņa sirds salausta kā koks vētrā. Skarleta varēja tikai stāvēt šausmās. Pasaule, kas kādreiz bija pilna ar cerībām, tagad bija sarukusi līdz šī mazā lauka izmēram, kurā viņu sapņi bija miruši. Pēc Bonijas nāves Rets norobežojās no pasaules. Skarleta centās viņam pieskarties, bet viņš viņu atgrūda. Šī lielā māja uz Pičtri ielas kādreiz bija Retas un Skarletas kvēlo jūtu simbols. Tagad tā kļuvusi par tukšu čaulu. Pat greznība nespēja noslēpt skumjas, kas plūst no šīm sienām. Rets klīst pa māju kā spoks, vajāts bēdu. Viņš bieži sēž viens pats savā kabinetā, un viņa prombūtne ir tas, ko jūt visvairāk. Skarleta grimst izmisuma jūrā, sērojot par meitas zaudējumu. Bonijas nāve ir salauzusi viņas sirdi. Klusumā atskan pulksteņa tikšķēšana, atgādinot par laikam, kas nepielūdzam rit uz priekšu. Šis bija sākums visam, kas noveda pie abu beigu beigām. Reta un Skarletas attiecības, kas kādreiz bija tik kaislīgas un vētrainas, tagad bija pārvērtušās klusā bezcerībā. Mīlestības saite, kas viņus reiz bija saistījusi, tagad bija kļuvusi par tievu diedziņu. Sarunas, kas kādreiz bija pilnas ar asprātību un jautrību, tagad bija pārvērtušās klusumā. Nāžu un dakšu skaņas pret tukšajiem šķīviem atskanēja istabā. Rets meklēja aizmirstību darbā, zirgu skriešanās sacīkstēs un citās nodarbēs. Viņš bieži devās tālos ceļojumos, meklējot mierinājumu citu sieviešu kompāniju. Skarleta veltīja visu savu enerģiju taras atjaunošanai, viena pati uzņemoties ģimenes nastu. Viņa bija apņēmusies atgriezt savu zemi un plantāciju tās agrākajā krāšņumā. Abi meklēja mierinājumu paši savā veidā, bet dziļi sirdī viņi joprojām slepeni cerēja uz izlīgumu. Rītdiena vienmēr piedāvās jaunas iespējas. Beidzot, tas bija pienācis. Kā gadalaiku maiņa, kā laika ritējums dienvidos, tas bija neizbēgami. Rets, noguris un salauzts nolēma sākt jaunu dzīvi, kur pagātne viņu nevarētu sasniegt. Viņš ienāca Bonija, viņu meitas istabā, kur rotaļlietas gulēja aizmirstas, atgādinot par zaudēto laiku. Ārā pa logu Skarleta vēroja plašos tāras laukus, kas simbolizēja viņas ģimenes spēku un cerību. Reta balss, kas reiz bija mīlestības pilna, tagad bija kļuvusi augsta un atsvešināta, atspoguļojot viņu rūgto patiesību. Viņa pagriezās pret viņu. Acīs zaļganais dziļums bija pilns bēdu, taču tajā vīdēja arī cerības dzirksts. Ret, viņa čukstēja. Vārds, ko viņa nebija uzdrīkstējusies izrunāt ilgu laiku, tagad kā tilts starp viņiem. Apsūdzības un dusmas izlauzās kā vētra. Retas sirds bija salauzta, viņam vairs nebija spēka cīnīties. Kur man iet? Ko man darīt? Viņa jautāja izmisumā. Skarletas asaras lija kā straumes, visi viņas aizsargmūri sabruka. Godīgi sakot, man vienalga, Rets sacīja ar ledainu balsi. Ar šiem vārdiem viņš pagriezās un pazuda tumsā, atstājot Skarletu vienu pašu ar salauztu sirdi.
4. daļa. Rītdiena vienmēr piedāvās jaunas iespējas. Skarleta vēroja, kā Reta silueta izgaist naktī. Viņa jutās pazudusi, bet tajā pašā laikā dīvaini skaidra. Viņa mīlēja Retu, to viņa zināja tagad, bet viņa spītība un ambīcijas bija viņu atgrūžas. Tagad viss bija beigts, atstājot tikai nožēlu. Bet pat izmisumā iekšējas uguns liesma iedegās Skarletas acīs. Tāra zeme viņu sauca, tā bija izturības un izdzīvošanas simbols. Asaras varēja līt par Retu, bet viņa nepadodas izmisumam. Rītdiena, viņa čukstēja sev, rītdiena vienmēr piedāvās jaunas iespējas. Ar jaunu apņēmību Skarleta atstāja pagātni aiz muguras un spēra pirmo soli nezināmā nākotnē. Mūžīgs mantojums. Vējiem līdz nav tikai stāsts. Tas ir kultūras fenomens. Gan romāns, gan filmi ir atstājuši dziļu ietekmi uz Amerikas kultūru. Un Skarleta O'Hara joprojām ir sieviešu spēka simbols un izturības un neatlaidības simbols. Margaretas Mičelas episkais stāsts pēta mīlestību, zaudējumus un izturību, un cilvēku attiecību sarežģītību. Cīņa par sapņu atjaunošanu no drupām. Skarletas ceļojums ir apliecinājums cilvēka nepielūdzamam garam. Apstāsimies uz brīdi un padomāsim par vēja nesto. Lai arī pēdējā lapas puse pāršķirta vai pēdējā aina noskatīta, stāsts paliek ar mums. Tas liek mums domāt, diskutēt un iedziļināties vēsturē un cilvēka dabā. Atskatoties uz pagātnes sāpēm un to ietekmu uz šodienu, vēja nesto atklāja mums stāsta spēku. Stāsti spēja mūs aizvest uz citām pasaulēm, izaicināt mūsu uzskatus un veidot sarunas starp paudzēm. Neatkarīgi no tā, vai esat vēja nesto cienītājs jau sen, vai iepazīstaties ar to pirmo reizi, novērtējiet šī stāsta skaistumu, neaizmirstamos tēlus un vēstījumu, kas ir aktuāls vēl šodien. Padomājiet par tā sarežģītību, vēsturisko kontekstu un mantojumu. Apspriedīsim pagātni, tagadni un tās ietekmi uz cilvēka garu. Ko vēja nesto nozīmē jums? Vai jūsu skatījums uz šo stāstu laika gaitā ir mainījies? Dalieties savās pārdomās komentāros zemāk. Turināsim šo sarunu. Tā arī mūsu ceļojums kopā ar filmu Vējiem līdzi ir noslēdzies. Turpināsim izzināt un uzzināt vēl vairāk par šo nemirstīgo klasiku. Dalieties iespaidos ar draugiem. Pārunājiet filmas saturu un iedziļinies saistītajā vēsturē. Jūsu iesaisti veicinās sarunas un nodos šo stāstu nākamajām paudzēm. Ja jums patīk šis video, spiediet patīk, abonējiet kanālu un dalieties ar to. Jūsu atbalsts dod mums spēku radīt vēl daudz interesantus video. Spiediet zvaniņu, lai nepalaistu garām jaunus video, komentējiet zemāk un dalieties ar šo video ar saviem mīļajiem. Paldies par skatīšanos un neaizmirstiet izzināt, pārdomāt un atklāt stāstus, kas veidojuši mūsu pasauli. Spiediet patīk, abonējiet un dalieties!